tā. Tur tālumā, nu, savu gandrīz kilometrā attālumā sākas lielais griķu lauks. Tur ir liels griķu lauks. Tad šeit jau ir pēc 400 metriem ir jau griķu lauks, kas sāk ziedēt. Un tur arī vēl aiziet. Nu, diezgan liela platība ar griķu laukiem. Šeit tas esmu. Tagad izpļāvis taciņu, lai vieglāk, tāds nātris. Šajienas es atvedis uz griķu ganībām savas saimes. Tā, 4. maziņa, kas sāk attīstīties. Kur šitā, kur kāds tur numurs ir. Tā, mēs konkrēti trāpījis numurs. 11. saime. Tur avārija notika pa ceļam. Sabruka 2 rāmi. Viens ar periem ļoti smukojas bija pastiprinājis. Nu, neieliekams, nu nav nekāda avārijas situācija, kā es otram nagliņu savienojums izjuka ārā. Redzēt. Un tas ir pirmajā gadā es taisīju tādas rāmis. Nu, tagad var redzēt rezultātu. Tur ir šitie rāmi. Sabrukuši ir tagad 2, kas ir horizontāli stiepļotie. Labi. Jā, jo vertikāli stiepļotie rāmi šausmīgi bieži vienkārši noslīd lejā pa tām stieplītēm. Viņš uz slodzi siltumā vienkārši pļakš un noslīd lejā. Nu, nevienmēr sabrūk. Tā, kas man tas 6. saime. Tās bija... Jā, baigi interesanti. Es laikam pirms izņēmu visas medus rāmīšas ārā izsvieda un uzliku apakaļ. Un kaut kādu dienu varbūt vēl viņi mājās stāvēja, kamēr braucām prom. Un viņas ir pamatīgi pienesušas. Var teikt, tas medus rāmītī ir baltas maliņas uzšūtas jau vecajiem izsviestajiem, kur jau pa virsu vēl sasviestas. Tā, te numerācija nav virsū, bet no šiten ir... šiten ir šajā... Pirmais tas ir. Nē, tas nav pirmais, tas ir kāds cits numurs. Tajā stropā ir kanniņa iekšā. Viņa ir augšas korpusā ir kanniņa. Viņai vēl paies savu nedēļu, kamēr izies tā māte ārā. Un apakšā viss tur normāli. Tā, šitie rindā, kas man darījās. Reāli ir tikai apakšas korpus. Tur ir arī jaunā saime. Tur normāli izturēja, viss attīstīsies. Augšā vienkārši es tur glabāju tukšos rāmis, tādā korpusā ļoti ērti. Šitā saime ir tieši tādā veidā, kā šis strops. Ir māte uztaisīta, ir spēcīga saime, kanniņa iekšā, viņa attiecīgi spēcīgi barot, ļoti daudz bišu un apsēklojās un normāli jau piedējusi visu pilnu un atvedot uz šejieni, vienkārši sadala uz pusēm viss un tev ir 2 saimes. Tā, šis arī augšējais oranžais korpus ir tukšo rāmi glabātavu, kas īpaši arī vienu metu stāvi tieši kāpēc. Arī pienesta gandrīz līdz, es vienkārši, kad es vedu brīnums, kāpēc tik smags ir, kā visu iztīrīja, kaut kā baigi smagi likās no rīta. Rādās viņš čakli pienesuši. Es vienkārši tukšo, šeit es liku, lai viens arī šuj. Un šitien es vienkārši uzliku tukšo medus korpusu pa virsu pilniem. Pastīsies, kā viņas iet, kā viņas strādā apakšā. Vai māte nedos augšā dēt, un tāpēc nedos braukšu skatīties. Pastīsies eksperimentē. Ja pēc savu šķirsiet, uzliks cits korpus. Vienkārši tā dažādas pieejas un skatāmies, kas notiek tā šajā stropā. Te bija, šeit laikam bija
pamaz bišu, bet ļoti daudz aizvākot no tā, ka tā arī viss notiks. Tā, šeit man ir jaunais, tā kā, kas notiek, ja poļu stropu mēģina pielāgot pēc somu metodas. Apakš man bija saima, kurai bija dejoša māte pievienot, viņa bija sākusi dēt, normāli jau piedējusi, un tad pēc kādas nedēļas vienkārši pazuda. Bija pilns ar kandiņām iekšā, es ieliku nopirku 2 vēl apsēklotās, un saimi sadalīju uz pusēm, katrā augšu pa vidu ir šķirsiets, katrā pusē augšā, apakšā ir gan peri, gan visādi citi rāmi, kas ir vajadzīgs. Un katrā vietā izlaidu laukā māti, lai viņas sāk dēt, lai viņām, arī pēc nedēļas atbraukšu, tad jau būs noteikti iedējušās, un tad varēs, šitam es likšu, es domāju, ka likšu pa vidu. Vai nu ir variants vienkārši šķirsiets šeit paliek, bet skreja aiziet uz šejienu un viss tālāk krāmēs augšā. Ļoti iespējams variants. Vai arī pa vidu un tad augšā, bet man liekas, ja ieliks augšā vienu dējošo māti, tad viņai diezgan liels būs problēmas, jo visu bites piebāzīs ar medu. Tā ka tas varētu, bet pa vidu varētu ļoti, jāpaskatās, un tas arī eksperiments. Šeit arī, somu metode sevi ļoti labi parāda, kā ērti, vot vienīgi konstruktīvi. Konstruktīvi man pagājušajā gadā vēl viss bija kārtībā, šogad es tā kā vairāk vadāju, šie sūdiņi plīst. Konkrēti no šim modelim, konkrēti šis modelis, vai arī ir šitais plasmas, vienkārši ņemot iekšā ārā, tur šķirsietu metāla, turot, šis plasmas ir salūzis. Pārvadājot, viņš nav labi ielicies, bites nav tā kā piepropolisējošas klāt, viņš krīt ārā, bišķi brūk kopā, ir tādas bišķi jāuzmanās, ir problēmas pārvadājot. Un tā plasmas tie gabaliņi atsevišķi, ja viņi plīst. Iespējams, protams, kad šī konstrukcija nav paredzēta, laikam, ka viņu pārvadā. Iespējams, ka nākamreiz tad ņemšu ārā viņu tieši uz pārvadāšanas brīdi. Viņu izņem ārā, šķirsiets atstāja pa vidu. Vienkārši uz pārvadāšanas brīdi viņš laikam ir jāņem ārā, jo viņš trausls, jūk ārā nedara. Tā, šis man ir polis, kas ir niknā. Šitā ir niknā saime, viņas te man jautrojās uzreiz iet gaisā, kā sāk darboties. Tā, numerācija, protams, kad ir tagad krāsainā, kurā pret 7. saime. Šeit ir uztaisīts bija sākumā vienā korpusā, es tikko saliku 2 lielie korpusi, nepilni, tur ir, teiksim, kreisajā pusē ir, katrā stāvā ir pa 8 rāmi iekšā, 16 rāmiem, tagad ir, un kreisajā pusē ir šķirdēls, arī putuplasta, tā ka tā saime ir ļoti vertikāla, augšā arī mazlietiņa pienests korpus ar medu, bet ne tik daudz tā kā tās divas abas. Šitās nav tik čakli pastrādājuši. Tā, un šitan man arī bija pilnīgākais brīnums, tāds pārsteigums, arī vedot likās, kā var būt tik smaga. Un es attaisu vaļā tagad apskatīties korpusu augšējo, kur bija tā kā medus rāmi izsviestiem. Man ir pierakstīts datums mājās, kurā datumā es viņu sviedu. Un viņš ir gandrīz viss pienests. Jau ir baltās maliņas, jau īsti neilgas laiks, vairs tikai līdz
aizvākošanai. Un nav sabrucis pa ceļam. Tas ir patīkami, protams. Apakšā viss tur normāli, viss bija čilā. Viss arī ļoti daudz aizvākotie, kas taisās drīz to nākt ārā. Šitam es vienkārši man bija līdzi. Šitam es vienkārši uzlieku augšā korpusa. Protams, lielākā daļa visi ir izšūtie rāmi. Neizšūtie ir apakšā pie periem es lieku. Izšūtie, visādi tur perainie un kas ir, tas ir tranainie, tranu rāmi milzīgie, tranu šūnas. Viņas visas ir augšā, vienkārši lai tur māte nepiedēlē, vienkārši bites tur stiep iekšā medu. Tagad pastīsies, kā viņas medu pēc nedēļas, cik daudz būs nesušas augstāk. Jā, šitā. Tā vēl kopā uz šeit ir atvestas. Bija jābūt, ja galvā jāsaka, bija laikam 11 saimas, bet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, paga, 13. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 12. Tā ir likās, ka 12 bija pāris skaitļi. Labi.